Paldies par šo iespēju, kad mēs varam dalīties tās priekš mums skaļi teikts digitālo pašvaldību klientu centri. Jo šī bija tā reize, kad mēs arī tā apsēdāmies pie galda un pārdomājām, ko tas priekš mums vispār nozīmē. Ja? Kāda tad ir šie digitālie pakalpojumu centri, kā mums veicās, kā mums iet, tīpaši ņemot vērā to, diemžēl vēl aizvien mēs jūtam šīs sekas. Drīz jau būs 4 gadi, un tomēr mēs tiešām apvienojamies ļoti dažādi novadi, ar ļoti dažādām tradīcijām, dažādu struktūru, un to kopējo varbūt arī, ja tā drīkst teikt, digitālo pratību un tā tālāk. Bet kopumā tad mums Tukuma novadā ir 2 pilsētas, 21 pagasts. Mēs esam 3. lielākais novads. Iedzīvotājs skaits mums arī ir gana pietiekams, 45,000, un arī, ja šeit tika minēts par to zelta dalījumu, tad mēs ar tā varētu teikt, ka pensionāri mums ir seniori, pareizāk sakot, 20% no kopējo iedzīvotāju skaita. Mēs varam pieņemt, ka tā arī kaut kādā ziņā ir tā mūsu mērķa auditorija par to, par ko mēs runājam, vairāk vai mazāk par šo digitālo pratību. 21 pagasts, un ļoti dažādi mums šie pagasti. Mēs varbūt šādu uzlikām tādā schēmiņā, kur var redzēt, ja mums Tukuma pilsētā, var teikt, ir 17,500 iedzīvotāji, Kandavā ir 3,5, tad tie pagasti ir ļoti dažādi. Cits vismazākais, kā redzat, ir turpat vai 350 iedzīvotāji, un tad ir lielāki pagasti, kur ir 2,500, pār 1000, tā kā tas lielums un tvērums ir dažāds. Tā, ja mēs tieši par šiem klientu un pašvaldību vienotiem centriem, tad jāsaka ir tā, nesēdējām pirms tam, kā saka, pie galda stratēģiju neveidojām, nedomājām, kur kā viss raiti notiks vairāk, tas balstījās arī attiecībā uz pašiem pagastu pārvalžu vadītājiem, pēc viņu ieskatiem, ņemot vērā dotā brīža arī, kas ar kā viens no noteikumiem ir vides pieejamība. Protams, to arī var realizēt, ja attiecīgi tiek piegādāts, sniegts pakalpojums kā valsts pakalpojumi, bet vairāk vai mazāk tika skatīts tādā veidā, ka, protams, tā kā valsts arī saredzēja, ka tas varētu būt bibliotēkās, bet ir arī dažādi pieredzi, kur mums attiecīgi savādākā veidā šie valsts vienotie klientu apkalpošanas centri, ja tā skaļi varētu teikt, centri, viņi mums Tukuma novadā ir izveidoti. Tad kā pilnīgi tādi centri, kur tikai un vienīgi šādu veidu pakalpojumus sniedz, protams, tas ir pilsētās, gan Kandavā, gan attiecīgi Tukumā. Un pagastos, protams, viņi mums ir, kā mēs sakam, tie kombinētie amati, dažāda veida, lai varētu šādu veidu pakalpojumu sniegt. Mūsu skatījumā, mūsu redzējums bija tāds, ka mums vispirms jāsaprot vispār Tukuma novadā, kur tad šādu veidu pakalpojumu būtu jēgpilni radīt, attiecībā par šo ģeogrāfisko izvietojumu. Tukuma novadā, tad, kā jūs redzat, mums lielākoties viss novads ir pārklāts, kā mēs uzskatām, 95% tas ir izdarīts, vēl tikai Matkulas pagasts un Vānas pagastā jārada risinājums, lai mēs to varētu ieviest, un tad mūsuprāt attiecībā no valsts sniegtajiem pakalpojumu centriem, kur viņiem vajadzētu būt, kur šādu veidu pakalpojumu var saņemt, būtu gana labi. Vēsturiski paskatoties, tad varam redzēt, ka pirmais tāda veida vienotais pakalpojumu centrs tika izveidots 2015. gadā, tad nedaudz 2 vietās ir 16. gadā, 17. Vislielākais, ja tā varam redzēt, tāds uzrāviens ir tiešām pēdējos šajos 2 gados, kur skatāmies, lai tiešām tas paklājums būtu pārklāja visu Tukuma novadu. Tā kā tāda sākotnējā, var teikt, ir no 2015. gada, ja nākamgad pabeidzam, tad 10 gadu laikā mēs ar to būsim īstenojuši visā novadā.
Tas būtiskākais, kas mums pašiem lika padomāt, lai šodien dalītos ar to, kā tad mums iet un ko tad tas nozīmē priekš mums, valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Godīgi sakot, tad, protams, tur, kur mums ir pilsētās, kur tikai un vienīgi šis pakalpojums tiek sniegts, tur tiešām ir gan valsts, gan pašvaldība pakalpojumi, visi pilnībā tiek sniegti līdz pat pakalpojumu saņemšanas brīdim, kad klients ir apmierināts, ja tā var teikt. Attiecīgi citās vietās tad mums ir sekojoši, mums ir izveidojušies tādas kombinācijas, kā piemēram ir lielākie pagasti, kā piemēram Engura Pūre, tur mums ir bibliotēkās izveidot šie te pakalpojumu centri. Tad ir arī tādi jaukti amati kā bibliotekārs un lietvedis. Viņš arī pild šo funkciju, kā arī viņš sniedz šo te vienoto klienta apkalpošanas centra pakalpojumu. Un tad, protams, arī ir pagastu pārvaldēs, kur mums ir sekretāri, tad arī ir lietveži, kur šādu veidu pakalpojumu sniedz. Mums pašiem bija interesanti pastīties, kā viņš ir izveidojies dabiskā veidā, jo tiešām nav noslēpums arī tajā jautājumā, kad arī mēs kā pašvaldība skatāmies, kā mēs varam būt efektīvāk, kā mums pārskatīt mūsu struktūru. Un tomēr tas redzējums mūsu novadā ir tāds, kad iedzīvotājiem pakalpojumam ir jābūt pieejamam. Ja? Līdz ar to mēs esam sākuši tieši ar to soli, kur būtu šis pakalpojums pieejams un kā viņš tiek attiecīgi, cik daudz iedzīvotājiem ir nepieciešams šis pakalpojums, cik viņi izmanto, kāda ir viņa pašizmaksa un efektivitāte, mēs vēl līdz tam esam vēl ceļā, ja tā var teikt. Kopumā paskatoties, apkopojam arī, lai būtu tāds kopējs, tāda kopēja izpratne, tad katrā šajā valsts pakalpojumu, kur ir 88, ko patreiz sniedz, un arī diskutējot ar klientu apkalpošanas kolēģiem, saprot, ka šāda veida pakalpojumi ir kā pakalpojumi, bet vēl jau arī ir konsultācijas. Un tad, kad mēs arī tā runājam par to, kad pašvaldība ir tā, kur ir vistuvāk iedzīvotājiem, jā, pilnībā piekrītu. Tāpat laikā mēs saprotam, ka pašvaldībai ir jāvar pilnīgi viss izdarīt. Arī tagad, ja mēs skatāmies šos te pakalpojumus, ko arī, kā runāja arī iepriekšējie kolēģi, attiecībā par pastu vai par bankām, par vienotiem šiem centriem, uz doto brīdi, protams, liels paldies par šo pakalpojumu, ko valsts pusē sniedz. Jā, par to ir finansējums, bet gribētos teikt nepietiekams. Viņš nav motivējošs. Mēs arī līdz ar to, kad skatāmies mazākos šajos pakalpojumu centros, kur šis pakalpojums varbūt mazāk tiek izmantots, tiešām tā arī ir, ka mums ļoti, ļoti grūti darbinieku ir stimulēt un motivēt, kāpēc viņam būtu jāgrib arī un jāvar šo pakalpojumu sniegt pēc būtības. Ja? Jo ir, ko es arī šodien diskusijā sapratu, kad jā, mēs sniedzam pakalpojumus, par tiem tiek sniegts, par konsultācijām nē. Tas tā kā saka uz paša darbinieka rēķina. Lūk, tad attiecīgi, ja mēs tā skatāmies proporcijās, tuvu tam arī pašvaldība ar gana daudz pakalpojumu, ko viņa sniedz un var sniegt. Protams, es domāju, kā ikvienā pašvaldībā pakalpojums var iesniegt ar elektronisko parakstu, tad mēs varam uzstīt, ka viņš ir daļēji kaut cik digitalizēts un nav viņš vēl kādam jāapstrādā, bet tad attiecīgi sistēmā ievadīts. Šeit ir aktuālākie pakalpojumi, kādus iedzīvotāji attiecīgi pagastu pārvaldēs vai attiecīgi arī pilsētās, kas viņiem ir aktuālāk. Tad ir līguma noslēgšana par mazdārziņiem, par koku zāģēšanu, par zemes ierīcības projektēšanu un attiecīgi no valsts pakalpojumiem būtiskākie, kuriem varbūt ir kaut kāds ciklisks raksturs, tās ir gada ienākuma deklarācijas, algu nodokļu grāmatiņas, dzīvesvietas deklarēšana un tam līdzīgi. Kas ir būtiski, ja mēs skatāmies par to digitālo pratību, tad, manuprāt,
jautājums par kādu pratību. Ja mēs runājam par to, ka cilvēkam ir jāmāk internetu bankā iet un veikt maksājumu, pieņem, ka šādu veidu digitālo pratību vieglāk ir apmācīt, iemācīt. To mēs arī esam pārliecinājušies pašvaldībā, ka mums būtiski zīmīgi samazinās kasieri, ja tā var teikt, skaidrs naudas, ka cilvēks var nākt un veikt un norēķināties, un uz to mēs arī ejam. Domāju, nākamā gadā var teikt jau, ne gluži tā, ka pilnībā, bet var teikt, ka šis pakalpojums jau vairs nebūs nepieciešams. Cilvēki būs apguvuši šīs te prasmes. Nākamā prasmes domājam par e-pasta izveidošanu, arī paldies Latvijas pastam par nākamā gada sadārdzinājumu pasta pakalpojumiem. Tas mums arī liks sarosīties, pārdomāt, kā mēs varam nekustamā īpašuma nodokļu rēķinus tomēr rast iespēju cilvēkiem sūtīt uz e-pastiem. Arī esam pārunājuši, izdomājuši veidu, mehānismu, kā mēs šos cilvēkus uzrunājam, apmācam, parādām, iedrošinam to, tā kā mēs varētu. Bet, ja ir tādi vienreizēji vai vienreiz gadā pakalpojumu valsts, piemēram, ja gada ienākuma deklarācija vai kā savādāk, arī tagad cilvēki mēs pārunājot sapratām, ja no 5 viens pateiks, jā, es gribu iemācīties, iemāciet mani, tad tas jau ir daudz pilsētā. Lauku teritorijās tas vispār nestrādā. Cilvēki saka, es tur noteikti visu sajaukšu, tu man nestāst, es tāpat neko neatcerēšos, man vieglāk atnāk pie tevis. Es pieņemu, ka tas ir viens faktors. Otrs faktors, kas arī jau šodien izskanēja, šī socializēšanās. Tam lauku cilvēkam ir svarīgi socializēties, un viņam, ja radīsim vidi un vietu, kur viņam atnākt ar kaut kādu konkrētu iemeslu, tad viņš atnāks, viņš būs priecīgs, ka viņam kāds palīdzēs, viņš būs parunājies un attiecīgi socializējies. Jo tāpat kā arī, es domāju, ka viens pakalpojums arī kaut kā pasts minēja, ka tā sociālā funkcija tādā pat veidā arī šie kasieri vai kādi citi pakalpojumi, tā arī ir veids šo sociālo funkciju, kur cilvēkam, lai būtu iespēja kaut kur aiziet parunāt. Kaut kur vēl laukos, es pieņemu, ir autoveikali, tad tā ir socializēšanās, vietējais veikals, jā, vēl kaut kāda ir pulciņa un kaut kāda cita veida formas, kā socializēties, bet cilvēki ir dažādi un katrs ir, kā saka, pieredzis pie saviem ieradumiem. Ja mēs vēl skatāmies, ko tad mēs kā pašvaldība dotajā brīdī piedāvājam, tā ir pilna digitalizētais pakalpojums. Mums ir nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, bērnu reģistrācija un arī valsts pakalpojums dzīvesvietas deklarācija, kas arī varētu teikt, ko var pilnībā veikt un ko attiecīgi var tad palīdzēt. Kur esam procesā, patreiz izstrādājam iesniegums ielu tirzniecības atļaujas saņemšanai. Tas ir visu laiku aktuāls, tāpēc arī šādu veidu pakalpojumu patreiz īstenojam. Un tad nākamā gadā nākamie aktuālākie būs koku nozāģēšanas iesniegumu, par adresi piešķiršanu un zemes ierīcības projektu iesniegšanu. Šeit gan mēs skatāmies, kuri ir tie pakalpojumi, kuri ir visbūtiskākie, aktuālākie, kuri palīdzētu gan pašiem darbiniekiem un iespējams tie iedzīvotāji, kuri ir ar digitālām prasmēm, tad attiecīgi arī viņiem ir ērtāk šādu veidu saziņu veidot un pieteikt šādu veidu pakalpojumu. Kādi ir izaicinājumi? Izaicinājumi, jā, kā jau arī iepriekš tika minēts un diskutēts, tā ir iedzīvotāju un darbinieku digitālā pratība. Pat arī, ja mēs tagad runājam par to, ka lauku teritorijās, kur izskan, kad bibliotēkām būtu, un viņas noteikti būs, un vismaz viena bibliotēka pagastā, tā tad viņa ir, tad ir jautājums, kas tad ir šis darbinieks? Vai viņš ir ar bibliotekāra izglītību, vai viņš ir ar klientu apkalpošanas prasmēm, spējām, vai viņš ir ar digitālo pratību, jau kādu augstākā pakāpē. Kas tad beigās būs šis darbinieks? Tas, kā mums ar pašiem kā jautājums ir, jo arī ir bibliotēku likums, jā, mēs varam aprēķināt, cik tad viņš no sava pavadītā laika attiecīgi pilda bibliotekāra funkcijas un attiecīgi, ko viņš var sniegt kā valsts pašvaldības, varbūt pasta pakalpojums. Un par to ir jārunā un par to ir jādomā, jo patreiz arī
mazākos pagastos nav noslēpums, ir bibliotekāri, kur strādājuši 30, varbūt pat 40 gadus, no tām arī pašiem darbiniekiem tā digitālā pratība tiešām nav tik augstā līmenī, un varbūt arī ir kaut kādi pakalpojumi, kur mazāk tiek ieviest. Otra būtiska lieta ir tā vienotā pieeja visiem pakalpojumiem. Mums arī novads ir liels un it kā runājam visi vienoti, bet tāpat laikā mēs tomēr katrs ik viens novalkam kaut kādas robežas, saprotam, tas ir mans pagasts, tas ir tavs pagasts. Un tad, kad arī kolēģiem sakot, to koka zāģēšanas atļauju jau var izņemt jebkur, ja nav konkrētā pagastā jāiet, to pat neizprot paši darbinieki, kur vēl paši iedzīvotāji, ja, ka to varētu. Jā, tur var būt vairāk akmentiņš arī mūsu dārzā, kad mums ir vairāk jārunā, jāstāst arī iedzīvotājiem, ka tu vari jebkur to pakalpojumu saņemt, aiziet, tev nav obligāti jāiet konkrētā vietā un tikai tur tas arī tiks īstenots. Jā, un kā es minēju, arī iedzīvotājiem skaidra pakalpojuma saņemšanas vieta, lai viņš arī saprot, ja viņš, brauc sēņot, piestāja kādā citā pagastā, viņš atcerējās viņam vai tādu pakalpojumu, viņš aizgāja, pajautāja, iesniedza un viņš visu to ir izdarījis. Jo būtiska lieta tiešām ir tā, ka ja mums bibliotēkas ir, var teikt, visu laiku atvērts, tad ir tādas mazāki pagasti, kur nav pieejami, kā sakam, pārvalžu vadītāji vai vēl kā, jo tas cilvēks jau bieži vien nesaprot, kur tad viņam jāiet un kas viņam ir jājautā. Ja mēs radīsim to vienu konkrētu vietu, kur viņam attiecīgi iet un jautāt visus sev interesējušos jautājumus, tad gan jau arī iedzīvotājs būs daudz apmierinātāks. Un tad tie secinājumi, jā, to, ko mēs sapratām, tur, kur ir bibliotēkās, tur mēs saprotam, ka nav pilns cikls, jo ja arī papīra formātā kāds uzrakst iesniegumu, pēc tam šis bibliotekārs paņem šos iesniegumus un aiznes tālāk lietvedim, viņas, kā saka, ievadīt sistēmā. Līdz ar to tur arī jādomā, kā mēs varam īstenot pilnu ciklu, jo tad mazāk iesaistās cilvēki šajā procesā un arī šis pakalpojums tiks ātrāk sniegts. Arī to, ko minējām, iedzīvotājiem jābūt informētam par to, kur un kādus pakalpojumus var saņemt, jo bieži vien ir tā, kā mums katram ikvienam, ja mums tas nav aktuāli, mēs to nedzirdam. Tad, kad mums tas ir aktuāli, mēs tad sākam interesēties. Tad jautājums, kur to informāciju vairāk izvietot, lai tas cilvēks to var redzēt un pamanīt. Un tas arī ir, kas jau ir izskanējis, ka tiešām būs sabiedrības daļa, kas nevēlēsies iet digitalizācijas ceļu. Nē, un viss tātad šis pakalpojums vienmēr mums būs jānodrošina noteiktai sabiedrības daļai, kad viņi var saprast, kur viņi to var saņemt un ka kāds viņu vietā to tiešām varēs īstenot. Lūk, paldies, tas bija tas, ar ko mēs varam dalīties. Mēs tiešām esam tādā digitalizācijas sākuma ceļā. Es nezinu, kā jums, man būtu jautājums pārējiem, vai jūs vispār esat domājuši pašvaldībā, cik jums ir digitalizēti pakalpojumi, cik jums viņi ir pieejami un cik jums viņi ir efektīvi. Mēs vēl tik tālu neesam tā skatījušies, bet mēs saprotam, ka pie tā būs jānonāk, jo to gan, kā saka, budžets to spiež un viss pārējais un šis laikmets un digitālais un pārmaiņa un transformācija. Jā, tā kā.